Uzņēmums Valmieras ūdens pēdējos gados ir ieguldījis vērā ņemamas investīcijas ūdens saimniecības attīstībā, lai valmieriešiem nodrošinātu pieeju centralizētai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai, piesaistot līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem, kā arī ieguldot uzņēmumu rīcībā esošos līdzekļus. Valmierā ir izbūvēti 75 km ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli. Tie rajoni, kur ūdens apgādes kanalizācijas tīkli nebija, vai uz doto brīdi viņi jau pagaidām nav un tiek projektēti un būvēti. Līdz ar to mūsu mērķis pēc projekta realizācijas, tas ir 2015. gada vidus, mēs paredzam nodrošināt 99% iedzīvotāju kanalizācijas pakalpojumu un ūdens pakalpojumu nedaudz mazāk. Lai mudinātu iedzīvotājus, kā arī uzņēmējus izmantot šos pakalpojumus, Valmieras ūdens šopavasar izsludina 3 akcijas, kas pilsētas iedzīvotājiem ar atvieglotiem noteikumiem ļauj pievienoties ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem. 2 akcijas, līdzīgi kā pagājušo gadu, tās ir ietver sevī projektēšanu, ko piedāvā Valmieras ūdens ar izdevīgākiem nosacījumiem būvniecību, ko arī Valmieras ūdens piedāvā ar izdevīgākiem nosacījumiem. Un trešā akcijas mērķis ir jau reāli samazināt pievienošanās maksa gan juridiskām, gan fiziskām personām. Juridiskām personām tā samazinājums ir par 50%, un fiziskām personām ir par 30% samazināt pievienošanās maksu. Līdz šim privātu personām bija pieslēguma maksa 260 lati, akcijas laikā tie ir 200 lati. Un juridiskām personām bija 1500, pašlaik ir 750 lati par pieslēgumu vietu. Iedzīvotāji, kas vēlas izmantot akcijas sniegtās iespējas, jāvēršas Valmieras ūdens klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot īpašumu apstiprinošus dokumentus. Projektēšana būvniecība ir tieši atkarīga no darbu apjomiem, un arī mums šīs pašas akcijas ietvaros mēs arī samazinām šīs būvniecības un projektēšanas izcenojumus, bet tas jau ir konkrēti saruna ar katru klientu, jo Katra situācija ir unikāla, un to iepriekš nevar paredzēt. Nevar arī paredzēt, kādas summas tieši konkrētiem izbūvēja vai projekta realizācijai būs nepieciešams. Aicinātu izmantot iedzīvotājus, gan fiziskas, gan juridiskas personas aicinātu izmantot šīs visas 3 akcijas, kuri ir nepieciešami. Varbūt kādam ir projekts gatavs vai būvniecības būvnieki zināmi, kuri varētu veikt šos darbus, bet vismaz izmantot šo akcijas laiku, un kuri tehniski ir iespējams, protams, to veikt, un pievienoties ūdens apgādes kanalizācijas tīkliem un saņemt centralizētu kvalitatīvu pakalpojumu no Valmieras ūdens. Uzņēmums arī šogad turpinās darbu pie ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas pilsētā, kā arī apkārtējo novadu teritorijā. Apjomīgākie darbi plānoti Jāņparkā, Burkānciemā, Kaukurmuižā, Kārlienā, kā arī Lāčplēša ielas rajonā.